kāds ir tavs domas par šo ideju? Bibliokuģis, vai tā nav tāda gaiša fantāzija? Nē, es domāju, ka nē. Es domāju, ka īstenībā to jau vajadzēja kaut kad senāk jau sākt. Jo pagāja Valdemāra jubilejas gads, un tas varbūt kaut kā iedrošināja jums to uzsākt, ja? Bet es domāju, ka tas pietrūkst īstenībā. Es domāju, tā ir ļoti laba lieta. Tas būs ne tikai tā, ko internetā palasīt, jo tagad jau vajag kaut kā tā interaktīvi to visu, lai būtu tā interese kaut kāda, ja? Lai kaut kā piesaistītu. Nu jā, viens ir aiziet ainošos uz muzeju, bet cits ir, teiksim, kur jau dzīvē kaut kas interaktīvi notiek, kur var nākt, varbūt, ja mums būs tas simulators, mācīties vadīt kuģi, ievadīt ostā, izbraukt no ostas, airēt, rāpties mastā. Tieši tā, jā. Vai tev izdevās praksē būt arī uz burinieka? Nē, mums, diemžēl, gadu iepriekš tas burinieks mūsējais Kruzenšteins aizgāja. Aizpeldēja. Jā, uz Murmansku. Mums nenovējicās, bet ne, uz jahtām ir braukts. Pat arī Salatsgrīvā jahtklubā. Jā, man tēvs bija jūrnieks, arī bērnībā, tad vēl varēja arī brīvāks bija tas režīms un varēja tepat vai no Salatsgrīvas uz Rīgu vai no Rīgas uz Salatsgrīvu izbraukt vai vienkārši iziet līdzi kopā. Tēvs mani vairākas reizes ir jūrā ņēmis un es nezinu, man liekas, kad pienācas laiks izvēlēties, nebija tā, kad kaut kādas lielas pārdomas bija vienkārši. Es to zināju, kāds tas darbs ir. Es zināju, ka viņš nav viegls, bet es zināju, ka es tam esmu tā kā gatavs un uzņēmos to. Neesmu šaubījies. Kā reizi 9. klase jau gāja uz beigām un vajadzēja jau sākt izvēlēties, vai palieku vidusskolā, vai kaut kur eju turpināt tālāk, jo pirmā doma bija tā kā uz Liepājas jūras skolu iet. Bet tad Salatsgrīvas vidusskolas direktoru Pīle Helēna tā kā pastāstīja par domu un ideju un gatavību, ka Salatsgrīvā būs koledža tipa jūras skola un ka man nekur nav tālu jāskrien, tepat viss būs pieejams. Un arī tas nospēlēja. Atkal atkārtošos, bet atkal, kāpēc man kaut kur jāskrien, man tepat blakus viss ir. Cik jūs bijāt pirmajā kursā? Cik iestājās tajā pirmajā Salatsgrīvas? Tagad es pat precīzi neatceros, bet bija kaut kādi 20, man liekas, bija puiši. Un cik pabeidzāt? Nu, tur sanāka vairākas reizes mēs beidzām, jo mēs 6 gabali pēc 11. klases, 10, 11, jā, pēc 3 gadiem mēs aizgājām uz akadēmiju. Un tā kā tas mūsu kursiņš tā kā nevis pajoka, bet palika mazāks. Jo tie, kas palika Salatsgrīvā, viņi pabeidz pēc gada. Bet mēs jau to gadu jau atmācījāmies akadēmijā. Tāpēc mēs to gadu nenomācījāmies, mēs varējām startēt ātrāk akadēmijā. Mums tā piedāvāja, es neatceros tieši kāpēc tie iemesli, bet mums tā kā izteica piedāvājumu, lai tas gads akadēmijā nezust, tad mums piedāvāja, jo vidēja izglītība bija, mēs bijām gatavi, un mēs 6 gabali aizgājām. Lielākā daļa iet jūrā no akadēmijas. Ir puiši, kas strādā krastā, bet viņi arī ir visi saistīti lielākā vai mazākā mērā ar jūrniecību. Varbūt sākumā nostrādā tas romantisms, un pēc tam pirmām praksēm varbūt kaut kāda atgrūšanās rodās, ja? Bet tas ir jāaiziet katram cauri. Ja tā gribēšana būs, tad jau viņi nekur nepazudīs. Jo darbs ir īstenībā grūts, tur tā nevar vienkārši ar vienu romantiku, ar to tu nenostrādās visu mūžu. Jaunajiem, kas varbūt vēl šaubās vai meklē savu ceļu dzīvē, kas ir nepieciešams jūrniekam, ko tu viņiem vēlētu, lai viņi atrast ceļu uz jūru? Vispirms es novēlētu nebaidīties no grūtībām, no atbildības. Nedaudz varbūt ar humoru, kamēr nepaprovēs, nesapratīs. Un kuram tas iepatiksies, tam arī viss izdosies īstenībā. Ir jābūt vēlmei gan mācīties, nevis tikai to akadēmijas laiku, bet arī jāsaprot, kad jāmācās būs un kaut kas jāapgūst no jauna.
visu darbu mūžu, bet tas nebiedē, tas pat ir interesanti. Man liekas, ka jebkuram cilvēkam nostrādājot to darba mūžu, ja, man liekas, kad rodās tā vēlme, to pieredzi, ja, to varbūt pat to dzīves gudrību, kam tu esi izgājis cauri, ja, ko tu esi sapratis pēc daudziem gadiem, nodot to tālāk, lai tiem nākošajiem būtu vieglāk. Man liekas, tas būtu tāds tā kā lielākais aicinājums, jo patiesībā daudz, kam ir iziets cauri, daudz grūtības ir bijušas, un tad, kad tu esi viņus pārvarējis, un tad, kad tas periods ir beidzies, tas grūtības, ja, tad ir tāds gandarījums, ka tu to esi padarījis, kad viss ir beidzies tomēr veiksmīgi, un tu saproti, ka tu esi iegaus tādu pieredzi, kur neviens tev neizstāstīs, neviens tev neiemācīs. Man liekas, ka tā būtu tā lielākā motivācija nodot to tālāk, lai tā jaunā paudze saprastu un būtu gataviem tam, kad ne viss dzīvē notiek tā, kā grāmatās rakstīts vai kā ir mācīts, un katram tā pieredze ir sava, bet ir labi, ja kāds tev pasaka priekšā un sagatavo, ko sagaidīt, kas tev priekšā gaida. Man liekas, tas būtu ļoti, ļoti labs tāds devums, ko es varētu tā kā dot. Varbūt tas tāds mans personīgais tādas vēlmes. Es, piemēram, gribētu, lai būtu apkopoti kaut kādas ziņas par Latvijas kapteiņiem. Piemēram, jāsākot no cik vien tāli varētu vēsturē, cik ir pieejams tās liecības pieraksti, ja? Piemēram, kaut kāds tāds apkopojums. Jo, protams, katru gadu kāds aiziet pensijā, kāds sāk strādāt. Tas būtu tāds foršs moments. Būtībā bibliokuģi mums ir jāuzņem Andris Cekuls, kas tagad pārņēma Ilis Bensons vietu muzejā. Jā. Jā, mums vajag vienu muzejnieku, kas ir arhivāra, teiksim, dotības.